Sveicināti! Es esmu dakteris Ēriks Elksnis, Latvijas Amerikas acu centra acu ārsts ķirurgs. Aicinu tevi piedalīties sarunās, kurās izjautāšu kolēģus un viedokļu līderus par aktualitātēm oftalmoloģijā. Kopīgi diskutēsim par nozarei svarīgām un aktuālām tēmām. Paldies, ka klausies! Aci pret aci par acīm. Pirmā epizode ir veltīta acu ārsta karjeras līkločiem, un kurš gan cits, ja ne daktare Māra Briede, par šo tēmu mums varētu izstāstīt vislabāk. Daktare Māra Briede ir vadošais Latvijas acu ārsts vairākas dekādes, un šobrīd ir galvenais oftalmologs Latvijas Amerikas acu centrā un Rīgas pirmajā slimnīcā. Bijusi arī Pauls Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas acu nodaļas vadītāja, saņēmusi valsts līmeņa atzinību par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē, par izcilu darba pienākumu veikšanu un aktīvu iesaistīšanos iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē. Daktare Briede ir specializējusies kataraktas, glaukomas un tīklenes ķirurģijā. Labdien! Labdien! Tas bija saīsināts pieteikums, un man uzreiz ir tāds klasisks jautājums, ko uzdod parasti cilvēki, kuri nav saistīti ar medicīnu. Kā jūs nolēmāt kļūt par ārstu? Jā, jautājums tiešām ir klasisks. Tad man jāatgriežas bērnībā. Cik es sev atceros 4-5 gadu vecumā, es daudz laika pavadīju veterinārajā ambulancē, jo man mammiņa bija veterinārā ārste. Viņa ārstēja dzīvniekus, kā arī operēja, bieži vien kažoku zvēriem bija jātais ķēzargriezieni, un es to visu redzēju. Un es nolēmu, ka es arī būšu dakteris, bet tikai ārstējuši cilvēkus. Un nākošā tāda epizode manā profesijas izvēlē bija, kad es pēc 7. klases, pateicoties mammas paziņai, nokļuvu Rīgas pirmās slimnīcas Loru nodaļā, kurā operēja bērnus. Un man arī ļāva aizvest šos mazos bērnus uz operāciju zāli, un dažu labu mazuli es pat varēju paturēt arī klēpī. Tā man bija pirmā saskara ar medicīnu. Tālāk man citas domas nemaz nebija. Es biju izlēmusi, ka es būšu ārste. Tātad sava veida medicīnā jau no mazas bērnības. Bet, teiksim tā, kad tad jūs nolēmāt kļūt par acu ārsti? Studiju laiks? Jā, tas bija studiju laiks. 3. kursā, kad mums sākās nodarbības jau Paula Stradiņa Kliniskajā slimnīcā, sākās mācību cikli gan terapijā, gan ķirurģijā, tad es piedaloties šajās nodarbībās, man ieinteresēja ķirurģija. Bet ar laiku es tomēr sapratu, ka lielā ķirurģija man būs par smagu sievietei, jo es tomēr domāju par ģimeni. Un tad es izdomāju, ka es varētu būt mazās ķirurģijas speciāliste un izvēlējos acu slimības. Un sāka darboties jau 3. kursā acu slimību pulciņā, ko vadīja profesora Guna Dambīte. Tālāk man beidzot 6. kursā man bija viss subordinatūra, man bija ķirurģijā, jo auss kakla deguna ārsti, topošie un acu ārsti, visi kopā ķirurgiem mācījās, terapeiti bija atsevišķi subordinatūrā. Un pēc tam man pēc institūta beigšanas bija internatūra Paula Stradiņa Kliniskajā slimnīcā acu nodaļā, kur es apgūvu specialitāti acu ārsts. Šobrīd ir tā, ka atceroties savas medicīnas studijas, man bija 6 gadi medicīnas studijās, 4 gadi rezidentūras, un jaunajam ārstam ir jārēķinās, ka nāksies dzīvot, piemēram, kopmītnēs, strādāt pa naktīm dežūras vai arī dzīvot vecākiem uz kakla līdz kādu 30 gadu vecumu. Tas nozīmē, ka jaunajam ārstam ir arī kaut kas jāziedo. Vai jūs jutāt, ka jūs minējāt ģimeni, kad vēlējāties ģimeni, tāpēc lielā ķirurģija iesecina, vai bija vēl kādas lietas, ko jūs ziedojāt, piemēram? Es biju jau aprecējusies, tā kā es biju vīra maizē biju, es tikai studēju, es nestrādāju pa naktīm, bet es diezgan aktīvi nodarbojos ar sportu, es biju Rīgas medicīnas institūta volejbola komandas kapteini, tā kā man bija arī blakus nodarbības bija un sacensības bija. Bet mācības man labi veicās, es institūtu pabeidzu ar labām atzīmēm. Internatūras laiks mums bija tikai 1 gads. Tātad es uzsāku darbu Paula Stradiņa Kliniskā slimnīcā acu nodaļā. Mana skolotāja bija daktare Lindgrēna. Un ļoti ātri praktiski dabūju strādāt. Man jau oktobra mēnesī palūdza operācijas zālē sašūt vienu traumu, kur bija perforēta radzene.
Un es sašuvu šo brūci radzenes, bet es biju ļoti uztraukusies, jo blakus galda operēja doktora Mētra ar studentu grupu. Bet man izdevās šo radzenes sašūt, un doktora Mētra bija iegājusi ārsta istabā un kolēģiem teikusi, nu tad beidzot mums ir parādījies ķirurgs. Un tā es pratis sāku savu ārsta ķirurga dzīvi. Ļoti jauki, jo tas ir tāds labie vārdi vienmēr rada tādu kā pārliecinātību par saviem spēkiem. Un arī mūsdienās, kad, piemēram, mums ir informācijas pieejamība, zinātniskā literatūra, arī šobrīd mentora loma ir ļoti svarīga jauno atsvārsta, jauno ķirurgu, vispār medicīnas personāla attīstībai. Un var saklausīt, ka jums arī ir bijis mentors, un es domāju, jūsu laikā šim mentoram vispār bija daudz lielāka nozīme nekā šobrīd, jo informācijas pieejamība nebija nemaz tik liela. Vai tā bija? Jā, padomu laikā mums bija tikai grāmatas krievu valodā, mums nebija internetu, mēs nevarējām piekļūt ārzemju materiāliem, mēs nevarējām braukt uz ārzemju klīnikām stažēties. Mums galvenais bija stažēšanās bija Maskavā, Ļeņingradā toreiz, tagadējā Sanktpēterburgā. Un Padomu Savienībā bija tā, ka Maskava bija tā kā kurators visām Padomu Savienības republikām, ārstniecisku iestādēm, tā kā Maskavas vadošās klīnikas Krasnov vārdā nosauktā, Helmholtz vārdā noslauktā, vēlāk arī Fjodorov klīnika, bija tā kā kuratori. Un uz Latviju ļoti bieži brauca acu ārstu komanda no Maskavas un arī konsultēja smagākos slimniekus un pārbaudīja mūsu darbu. Jāsaka, ka vienīgais, kad mēs smagos slimniekus arī varējām sūtīt no republikām, arī no Latvijas mēs bieži vien sūtījām uz smagām operācijām vai uz ārstēšanos, izmeklēšanu uz Maskavas klīnikām. Un tagad, piemēram, ja mēs varētu salīdzināt 80. gadus Latvijas oftalmoloģijā un 90. gadus Latvijas valsts laikā, kādas tad bija tās lielākās atšķirības, ja pieskaramies šim jautājumam? Nu, šis jautājums ir ļoti grūti pateikt, jo viņš praktiski nav. Vai jūs jutāt kādas atšķirības? Atšķirības 80. gadu un 90. gadi ir ļoti lielas atšķirības, jo Padomu Savienības laikā mums bija dzelzs priekškars, un ar Latvijas neatkarības atgūšanu, protams, visi vārti bija vaļā. Uz Latviju sāk braukt mūsu latviešu izcelsmes ārsti, ne tikai acu ārsti, bet visi ārsti. Notika pirmais Latvijas ārstu kongress Rīgā, ja nemaldos, tas jau bija 89. gadā. Nu, un tad arī oftalmoloģijā bija strauši pagrieziens, kad latviešu izcelsmes ārsta Anša Muižnieka mudināts Latvijā ieradās profesors Džeks Makdermots. Profesors sākumā Gaļasars slimnīcā apmācīja 2 kolēģis mākslīgo lēcu implantācijā, un pēc tam arī ieradās Pauls Stradiņa klīniskajā slimnīcā, kur apmācīja mani un doktoru Inesu Kovaļčuku mākslīgo lēcu implantācijā. Atgriežoties vēl 80. gados, man ir informācija, ka jūs esat strādājusi Alžīrijā. Vai tā tas ir? Jā, tā ir taisnība. No 1985. gada decembrim līdz 1987. gada decembrim es strādāju Alžīrijā, padomju ārstu misijā, pilsētā Tiorete, kas atradās Atlas kalnu plato franču celtā hospitālī, kopā ar alžīriešu ārstu Alī. Un kāda bija misijas būtība? Misijas būtība bija, kad es vienkārši strādāju kā acu ārsts, konsultēju, operēju pacientus. Man brauc pat no Sakāras tūkstnesis, un es šo 2 gadu laikā izoperēju vairāk kā 1000 pacientus. Daudz, tieši tā. Minējāt to, kad 90. gados bija informācijas, teiksim tāds pieeja, dzelzs priekškara krišana, informācija ir pieejama, un no kura gada jūs sākāt strādāt Latvijas Amerikas acu centrā? No 1993. gada sākumā profesors Makdermots mums 4 ārstēm, doktorei Rūtai Stabingai, Ilgai Lūkinai, Inesei Kovaļčukai un man piedāvāja nodibināt pirmo privāto acu slimību klīniku Baltijā.
Un tātad acu centram mēs pagājušā gada novembrī nosvinējām 30 gadu jubileju. Sākumā mēs sākam 4, pēc tam, protams, pievienojās vairāk kolēģi, un uz šo brīdi mēs esam 18 ārsti. Tieši tā. Un kāda tad ir Latvijas Amerikas acu centra nozīme Latvijas oftalmoloģijā, ja mēs retrospektīvi paskatāmies uz šiem 30 gadiem? Nu, kā es jau teicu, pirmkārt tā ir pirmā privātā acu slimību klīnika. Nu, es domāju, ka mūsu ārsti ļoti zinoši un varoši, un mēs praktiski varam izdarīt visu to pašu, ko dara universitātes klīnikās. Jāpiekrīt. Un atgriezīsimies 90. gados. Ir tāds slaveni nostāsti vai stāsti par šo te lidmašīnu, kurā bija ierīkota acu operācijas zāle, ja nemaldos nosaukums ir Orbis. Un šajā lidmašīnā, cik saprotu, notika pirmās kataraktas operācijas ar fakoemulsifikācijas metodi, un arī jūs bijāt viena no pamatlicējām, kas toreiz arī operēja tajā lidmašīnā. Jā, tas bija 1995. gada vasara, kad mums ieradās lidmašīna Orbis, kas praktiski pasaulē trešām pasaules valstīm lidoja palīdzēt, apmācīt ārstus, kā arī operēt, parādīt, demonstrēt operāciju tehniku. Jā, mēs redzējām pirmās vitrektomijas lidmašīnā, fakoemulsifikācijas, turpat bija arī tā kā vetlaps, un mēs varējām mēģināt paši mazlietiņ mācīties kapsuloreksi un paņemt faku aparātu rokā. Mēs izoperējām diezgan daudz pacientus, un tad arī bija tā doma, ka mums noteikti vajag uzsākt vitrektomiju Latvijā. Vēl mazliet precizēšu, tad šie te pacienti tika vesti no Stradiņas slimnīcas uz lidlauku, lidmašīnā un tādā atpakaļ pēc operācijas. Tieši tā, interesanti. Mēs pieskārāmies Alžīrijai. Ir arī informācija, ka jūs protat franču valodu un arī Francijā ir pastrādāts. Jā, lai strādātu Alžīrijā, kur valsts valoda bija franču valoda, es pirms došanās strādāt 6 mēnešu laikā, var teikt, daļēji apgūvu franču valodu, jo aizbraucot uz Alžīriju, man pirmie 3 mēneši bija tā kā tādā murgā merci, bonjour, un pāri, jo es sapratu, bet runāt man bija diezgan grūti, bet kolēģis arī bija saprotoši, bet pēc 3 mēnešiem praktiski maisam gals bija vaļā, un es varēju brīvi sarunāties. Un jā, pirmā stažēšanās man bija 1990. gada aprīlī, ka es mēnesi pavadīju Parīzē, acu hospitālī Canzvē, tas nozīmē 15x20, kurš bija dibināts uz karalienes zirgu staļļa ēkām. Monumentālām senām ēkām. Jā, tieši tā. Skaisti. Un tad jau arī, ja mēs runājam par ceļojumiem, par stažēšanos, pirmais brauciens uz Ameriku. Un cik vispār jūs bieži esat Amerikā? Pirmais brauciens man bija 1999. gadā, kad mēs kopā ar kolēģi Laganovsku bijām pirmo reizi Amerikas oftalmoloģijas kongresā. Bet, lai nokļūt šī kongresā, bija jābūt biedram. Un tad bija jāmeklē kolēģi, kas dod rekomendāciju, bija jābūt 3 parakstiem. Jā, un tad 2000. gadā es veselu mēnesi stažējos Dienvidu Kalifornijas universitātē, pateicoties profesoram Makdermatam un doktorim Muižniekam. Dzīvoju pie kolēģis, un katru dienu braucu uz klīnikām mācīties, skatīties vitrektomiju. Protams, strādāt man neviens neļāva, bet skatīties operācijas es drīkstēju. Un kopā ar doktoru Flakseli es arī piedalījos pieņemšanās, katrā gadījumā es pēc mēneša atbraucu daudz zinošāk mājās. Vai ņemot vērā amerikāņu likumdošanu medicīnā, bija kāds interesants, komisks atgadījums? Jā, bija gan, jo, kā es jau minēju, tad asistēt neļauj, drīkst tikai skatīties, un vienā dienā man operācijas zālē kļuva augsti, un kolēģi saprotoši man iedeva izlietot halātu uzvilkt. Un es šī halātā pieliekusies tuvāk mikroskopam, kā asistents skatījos,
un uzreiz iedrāzās vecākā māsa no operācijas bloka un bez skaļā balsī pārmet ķirurgiem, kāpēc viņi man ļauj asistēt. Jo kāds jau bija ievērojis, ka man ir halāts mugurā, tātad, viņi asistē, un tas ir jāpārtrauc. Tā kā pēc tam man gan atvainojās, bet es jutos ļoti, ļoti slikti. Varētu būt. Mēs pašā sākumā pieskārāmies tam, kad jūs atceraties savu pirmo, teiksim, tā ķirurģisko manipulāciju, kur bija perforēta radzene, un jūs veiksmīgi viņu sašuvāt. Es, piemēram, arī vienmēr atcerēšos savu pirmo operāciju no sākuma līdz beigām un savu pirmo operāciju kā certificēts ārsts. Vai jums ir vēl kāds spilgts notikums atmiņā, ar kuru varētu padalīties? Jā, es varbūt arī tai pašā Amerikas sakarā un pieminot kolēģi Hutchinsonu, kurš pie mums Rīgā bija un kurš mani speciāli apmācīja intraokulāro lēcu implantācija, jo viņš runāja franču valodā un man arī vieglāk bija sazināties franču valodā nekā angliski. Un doktors Hutchinsons arī vēlējās parādīt, kā viņš operē tīklenes atslāņošanos, jo pat cik es arī to darīju. Un tagad mums ir slimnieks operācijas zālē uz galda, narkozē jau, doktors Hutchinsons sāk operāciju, un, lai veidotu rētas tīklenē Amerikā, un arī tagad pie mums tiek izmantots krioaparāts, kad mēs ar augstumu, pieliekot augstu uzgalu pie sklēres, līdz ar to veidojās rētas tīklenē. Lūk, un tagad mums šis krioaparāts nav, kā jau valstī, kur tikko atgūst neatkarību, nav visi vajadzīgie aparāti, un doktors Hutchinsons paceļ rokas un paziņo, ja nav krioaparāts, viņš šo operāciju veikt vairs nevar. Ko? Paliku stāvot pie galda, bet neapmulsu, uzaicināju doktoru Kovaļčuku palīgā un abas divas izoperējām. Es pat tagad atceros pajaunu sievieti, bija vārdā Māra Zvirbule, un Zvirbules kundzei joprojām tīkleni pieguļ. Izcils stāsts, jo ķirurgiem arī ir jāprot improvizēt, jo ne visas situācijas ir standarta situācijas operācijās. Kā jūs raksturotu jaunos kolēģus, jauno ārstu paudzi, kas mums ir šobrīd Latvijas oftalmoloģijā? Runājot par jaunajiem kolēģiem, kolēģi ir zinoši, jo viņiem tiešām ir internets un visa pasaule vaļā. Viņi brauc uz kongresiem un piedalās semināros un tiešām ir daudz zinoši. Ir arī strādāt griboši, lai gan man jāsaka, ka ir arī kolēģi, kuri tomēr izvairās no kāda smagāka darba, jo grib tomēr drusku vieglāk dzīvot. Un ko es esmu ievērojis, ka jaunajai paudzei ir tā, kad vieglāk strādāt, bet vairāk pelnīt. Paldies. Tehnoloģijai un tehnoloģiskai attīstībai milzīga nozīme praktiski visās nozarēs. Arī medicīnā, arī oftalmoloģijā. Varbūt jūs varētu, vai jums karjeras laikā ir bijis tā, ka jūs jutāt, ka pēkšņi ir tāds strauji lēciens attīstībā, oftalmoloģijā, Latvijā? Jā, es gribētu teikt, ka ir strauji lēciens. Es gribu teikt, ka ir ar pēdējiem medikamentiem, it sevišķi vecuma māklas deģenerācijas mitrās formas ārstēšanā, jo tie medikamenti agrāk, diemžēl, šie visi pacienti mums lēnām palika akli, bet tagad tomēr ir medikamenta, kuru ievadot atstiņā, mēs varam tomēr mēģināt noturēt vai pat nedaudz uzlabot viņiem dzīves kvalitāti. Paldies. Un, piemēram, arī tas, kad fakoemulsifikācija, kataraktas ķirurģija. Iepriekš bija, cik saprot, lielais grieziens, un pēkšņi mēs varam operēt ar maziem griezieniem daudz drošāk, bez komplikācijām. Tas arī noteikti, ja mēs atskatāmies uz agrākiem laikiem. Jā, protams, es pat to nepieminēju, jo tā jau tagad ir rutīnas operācija, tā ir mūsu ikdiena, mūsu maize. Jā, bet protams, jā, jo lielais grieziens un protams, ar šuvēm, viss, kā mēs agrāk operējām, un tagad bez šuvēm ar maziem griezieniem, ar saliekamām intraokulārām lēcām, protams, tā ir bauda strādāt. Un varbūt noslēgumā man ir viens tāds jautājums. Nav noslēpums, ka ķirurgiem sevi ir jāuztur labā fiziskā formā, kaut kādā fiziskā formā, ja varam tā runāt.
Un acu ārstam vājās vietas ilgstoši pavadot pie mikroskopa, ergonomiski neērtās pozās, mums ir jāstrādā, vājā vieta ir mugura skaidrs un kakls. Vai jums ir kāda slepenā recepte, ieteikums jaunajiem kolēģiem? Mēs paši saprotam, ka, protams, ir jāvingro, ir jākustās, jo kustībā ir dzīvība. Nu, es teikšu, ka es arī cenšos vingrot, es nojoju, es vasarā peldu, ziemā slēpoju, spēlēju golfu, katrā gadījumā daru visu iespējamo, lai šīs muguras sāpes, kas man arī diezgan bieži aizmirst ātrāk. Paldies doktorei Mārai Briedei, paldies klausītājiem, ka klausties un uz redzēšanos. Paldies!